Pagriez skaļāk un vēlies līdzi. Kūlenis FM. Labrīt, jāsaka man vēlreiz 10:32 minūtes, un es esmu priecīgs, jo man vairs nav jābūt studijā šeit vienam pašam. Krisi ir pie manis ciemos. Labu rītu! Čau, labrīt! Un jāsāk man viss šī saruna ar atzīšanos. The Neighborhood, tu man pat iepazīstināji ar kaut ko jaunu mūzikā, žanrā, kurā es mazliet retāk ieplūst iekšā, jo es tev aizkadrā stāstīju, ka man tā sirdslieta ir elektroniskā mūzika, un te mūsu intereses, manuprāt, cik es paklausījos arī tavu mūziku, ir kaut kas, kas mums ir arī kopīgs. Noteikti. Man ir, kā jau manā mūzikā, un it īpaši, pat izdotajā EP mini albumā var just, ka tie žanri, viņi miksējās, viņi mainās. Man patīk eksperimentēt, un arī eksperimentēt klausoties citus žanrus, kā piemēram The Neighborhood, kas ir vairāk tāda alternatīva mūzika, un tad citu dienu es uzlikšu drum and bass, vai tieši tādu elektroniskāku kaut ko. Pastāsti par sevi, pastāsti par tiem. Viena daļa mūsu klausītāji tavu balsi dzird varbūt pirmoreiz, tavs dziesmas dzirdēs pirmoreiz. Pastāsti par to, kā iesākās varbūt tavs mūzikas ceļš, par to, kas tu esi, no kurienes tu nāc un kur tu dodies. Ok. Jā, čau visiem vēlreiz. Mani sauc Kristiāna un mūzikas skatuves vārds mani Krisī. Es uzaugu Rīgā. Es visu dzīvi dzīvoju Rīgā, tātad pilsētas meitene, un es nāku no Vecāķiem, no Vecmūgrāvi. Un tas ir rajons, kur ir pats labākais rajons. Pats labākais jūra rajons. Vistuvāk. Jūra tieši tā. Es gribēju teikt, jūra ļoti tuvu, bet arī rajons ir ļoti tuvu. Tā kā tas ir tāds apvienojums, ļoti laba kombinācija starp gan jūras miers, gan arī siltu. Tur ir 9 vai 12 stāvenis. Tur arī tur ir 12 stāvenis, man liekas. Kaut gan varbūt ne. Es tur neesmu bijis kādu laiku jau. Iedomās pārskaitīt, cik tā stāv tur. Jā, un es arī tur gāju muzikas skolā, Augusta Dombrovska muzikas skolā. Sākot ar kaut kādiem 7 gadiem līdz pat 12, bet es nepabeidzu muzikas skolu. Man mamma teica, ka es nožēlošu, ka es nepabeidzu. Un kā ir? Es nenožēloju. Viss kārtībā, viss tāpatās notiek. Un muzikas skolā es gāju kora klasē. Tur es arī ieguvu kaut kādas padziļinātākas zināšanas par solfedžo, mūzikas literatūru. Jāsaka gan, ka es baigi nemīlēju mācīties. Man patīk, es esmu pa mākoņiem bieži vien, un man labāk patīk jokoties ar vienaudžiem un ākstīties, nekā varbūt klausīties par Bethovenu, bet tāpatās kaut kas jau ir aizkāries aiz auss, un tas ir arī palīdzējis šobrīd radot mūziku. Un jāsaka gan, kad 6. klasē man bija pēdējais eksāmens, lai tiktu uz 7. klasi mūzikas skolā, man skolotājs pateica, diemžēl šeit tev nav īsti vieta, jo mēs tev redzam uz skatuves. Mēs tev redzam, tu esi solo, tu korī, kaut kas, nav. Ir forši, var notis pazīst, nodziedāt var kopā, bet tomēr... Bet kaut kas tas savādāks, un es tajā brīdī to nesapratu. Es domāju, kā jūs to redzat, es to vispār to neredzu. Kāpēc tu man dzed prom? Jā, labi, bet arī var saprast to, jo es arī baigi nemācījos. Man bišķiņ grūdu uz to muzikas skolu iet. Tas bija no vecāku puses iniciatīva, vairāk jūtuma. Bet, redz, kā ir sanācis. Tagad man ir viens liels šovs priekšā, kam es cītīgi šobrīd gatavojos. Un tas ir tāda pirmā lielā skatuve man. Televīzija arī, un līdz šim ir daudz sanāca arī pakoncertēt visādās vietās, pilsētās, un ceru, ka tas turpināsies, un gribētos arī nākotnē tūru uztaisīt pa Latviju, un vispār dziesmas vēl izdot, jo tagad izdodot albumu The Beginning of an End, kas iznāca 10. novembrī, man liekas, ka tas ir tikai sākums visam, un tas nosaukums arī ir latviski tulkojot beigu sākums. Un tas manā izpratnē ir, kad ir kaut kam, lai kaut kas jauns sāktos, ir kaut kam jābeidzās. Un tāpēc šīs dziesmas arī viņas ir no vairākiem periodiem. Tāpēc arī šis albuma nosaukums, The Beginning of an End, beigu sākums. Un tālāk jau es jau virzos uz latviešu mūziku. Albums ir visi angļu valodā. Un pēdējie darbiņi man ir sanākuši latviski, un es esmu ļoti, ļoti, ļoti lielā sajūsmā par to, kas tikai sekos. Un
Un, Tad šis ir tāds milzīgs komats, aiz kura sekos, tavuprāt, kaut kas vēl lielāks nekā līdz šim sadarīts. Jā, visnotaļ. Jāsaka, ka man sākumā vispār es neteiktu pret dzimtajā valodā rakstīt mūziku, bet man vienkārši naturāli nāca angliski, jo es kopš mazas kājas esmu patērējusi angļu mūzikas, un nāk no Amerikas, no apvienotās karalistes, un es skatījos multenes angļu valodā, ja man māsa, kas 10 gadus vecāka, viņa man parādīja arī Shakiru un Asheru. To ietekmi var just mazliet, tavā mūzikā, ka tur ir mazliet, es dzirdēju kaut kur Lielbritānijas tādu skanējumu vienā dziesmā tavā mini-albumā. Tu vari just to, kad ir saplūdums kaut kāds kopā. Jā, tas jau no bērnības nāk, jo tās visas influences, es ļoti ticu tam, ka tas, ko tev vecāki, piemēram, parāda bērnībā vai kādi vienaudži, tas droši vien parādās arī tās saknes kaut kā. Bērnības traumas mūzikā. Tieši tā, jā, bērnības traumas. Pastāstīji varbūt par savu radošo procesu, un tad mēs varētu vienu no mini-albuma dziesmām paklausīties. Tā ir, es esmu ielicis Mop It Up. Varbūt par to, kā šī dziesma radās, un kas tā ir, no kāda perioda. Tas ir vakardienas vai 3 gadus vecs stāsts? Ļoti interesanti, ka tu pajautā tieši par šo dziesmu, jo tā ir albumā visvecākā dziesma. Albumā ir 4 dziesmas, un viņa tapa 2020. gadā. Bet tas nenozīmē, ka viņa tika pabeigta. Viņai skice tapa tajā gadā, 20. gada beigās, un Mop It Up, tas nosaukums liecina par to, dziesma ir par to, ka mēs pieļaujam kļūdas, mēs kļūdamies, mēs kaut ko izdaram, mēs pārdzīvojam, mēs nožēlojam. Un tas ir ok. Tas ir ok, mēs to visu varam saslaucīt. Mop It Up. Un tā savākties, jā. Mēs varam... Tas ir ok. Mums notiek viss kaut kas ar mums, gan labas, gan sliktas lietas. Bet tas, ka mums notiek sliktas lietas, nenozīmē, ka tas ir kaut kas, par ko būtu ilgstoši jābēdājās. Tas varbūt ir vēl viens veids, kā pieredzēt dzīvi, ko viņi mums var iedot. Un... Tapšanas process, ļoti ilgs šai dziesmai. ļoti ilgs, jo 20. gadā iesākām, tad kaut kur 22. gadā paturpinājām, un no 23. gadā, man liekas, tur bija viss izdarīts jau, un tad šogad mēs pabeidzām miksu un masteru dziesmai, tā, lai viņi varētu beidzot izdot. Labi, tad mums gatavā versija tagad klausamies Mop It Up, un pēc tam parunāsim, kas tad ir tas lielais pasākums, kur tu pieminēji. Ok, lai skan. Mop It Up saslaukam 2020. gadu vienā lielā čupiņā. Noklausamies to un laižam tālāk pie nākamajām lietām. Un lielie plāni. Kas ir tie lielie plāni? Tu teici, viena tāda palielāka skatuves. Kad redzēju, kaut kur es izstalkoju tavu Instagram, redzēju Summersoundā, tu arī esi bijis uz skatuves. Tā kā nav tāds pilnīgi tāds svešs gājiens. Lielas spilgtas gaismas, lielas skaņas sistēmas, tas tev nebaida, bet šis būs mazliet kaut kas cits. Šis būs kaut kas cits. Jā, ir pieredze ar ekrāniem, aizmugurē, ar gaismām priekšā un aizmugurē un visur, un skaņu sistēmām un visu to mūzikas pasaules sastāvdaļu. Bet šis būs diezgan savādāk, jo es pateikšu, piedalīšos Supernovā. Jā, un tas noslēpums ir atklāts. Jā, un tur, cik es zinu, tur būs, man liekas, 12 kameras. Un, es nezinu, cik daudz cilvēku klausītāji ir informēti par tādām lietām. Man liekas, tas ir interesanti. Jābūt smukai no visām pusēm. Gan no leņķa 45 grādi no apakšas jābūt ir frizūrai kārtībā, gan no augšas, gan tūplānā, un jāmāk paskatīties, pasmaidīt kamerā. Tas baigā štela vispār.
Jā, un tāpēc es pirmo reizi kaut ko tādu strādāšu, un tas ir ļoti interesanti, un kā tu saki, jābūt smukai no visiem leņķiem, un tad mēs... Un vēl jānodzied smuki. Un jānodzied, un jānodejo, un tur katra kustība, un tāpēc mēs šobrīd ļoti cītīgi strādājam pie šova izstrādes, un tūlīt pat es dodos uz pirmo dejošanas treniņu, un es vienmēr esmu gribējis dejot uz skatuves, un man beidzot tas tāds mans mazais sapnītis tiešām arī notiek šobrīd, un tas baigi forši ir. Un arī tērpu izveides, un ko mēs uz ekrāniem liksim aizmugurē, un vispār, tu pilnīgi no nulītes, tev ir iedot liela skatuve, un tu vienkārši uzbūvēji, tā kā, zini, spēles Sims. Jā. Un tu vienkārši saliec, kā tu vēlies, tu izdēļo to visu, un tāpēc tas ir tāds ļoti foršs, radošs un bišķiņ stresains process, jāsaka gan. Man par dejošanu jautājums. Jā. Mēs te mazliet aizkadrā aizrunājamies arī par sportiskām aktivitātēm. Cik labā formā jābūt ir mūziķim, lai vienlaicīgi dejot un dziedāt, jo man ir tāda pieredze, es arēnā, tikai uz dažiem tādiem lielajiem koncertiem bijis, bet viens no tiem bija Keitijas Perijas koncerts. Viņa tur izpilda visu. Man liekas, viņa dzied mazāk nekā viss tas šovs ir, un viņa vienā brīdī pat uz kabeļu sistēmu lidoja pāri visai arēnai. Tā bija vēl daļa no tā šova. Tas bija Latvijā? Tas bija Latvijā, arēnā Rīga. Tas bija jau pirms 10 gadiem, man šķiet, ja ne pat vēl mazliet vairāk. Un tas jautājums, kā to apvienot kopā, stabilu balsi, to diafragmu noturēt, kas ir tas kardio līmenis? Tādā maratona formā jau jābūt ir vai tāda laba sprinteru formā? To es tev varēšu laikam pateikt pēc kaut kāda mēneša, jo es pats tam šobrīd vēl gatavojos tieši šobrīd, bet ko es varu, līdz šim daru, es skrienu, es skrienu uz sporta zālē, uz skrejceliņa, un bieži vien es arī dziedu līdzi. Tas ir mans visvieglākais šobrīd veids, kā to visu apvienot, man liekas. Bet tas nav viegli. Tas noteikti nav viegli, un man liekas, tev nav citu variantu kā mūziķim, kas dejo, lēkā uz skatuves, kā vien praktizēt šīs lietas. Un Edavārda, es zinu, ka Edavārda viņam bija ieteikums ar lecamāku. Viņš ir lecamāku lēkā, jo viņš arī uz skatuves ļoti daudz tur lēkā, un tad laikam tas ir tas pats efekts. Viņš ir ļoti aktīvs. Es viņu pirms 2 nedēļām redzēju uz 3 dziesmām. Tur kustība ir tikpat daudz, cik ar lūpām, kā ar ķermeni. Jā, būs tikai jāmēģina jāskatās, bet es esmu gatava doties iekšā šajā ceļojumā, un man ir liels prieks, un kad ir vispār tāda iespēja. Es ļoti pateicīga par to, ka ir cilvēki, kas arī ir gatavi strādāt ar mani un dot veltīt savu laiku, un ļoti daudz sajūtas un emocijas par šo visu ir, un tad jau skatīsimies, kas tad Super notiks. Nav tavējā, un tad jau Eirovīzija tavējā. Kas lai to zina? Kāpēc gan nē? Un es pareizi trāpīju. Šī ir tā dziesma, ar ko tu startē Supernovā, tā, kas mums ir Betweenās? Nē? Nē. Būs cita dziesma. Bet paklausīsimies tagad šo. Betweenās mazliet stāsts par šo dziesmu un nezinu, nosauc savus sociālos tīklus, kur tev piesakot. Balsošanas cipars, tu vēl Supernovai visticamākais nezini. Tad, kad es nosaukšu, kur sekot, tad piesakot, tad es pateikšu, kas būs balsošanas cipars. Bet dziesma Betweenās, šī gan ir visjaunākā dziesma albumā, man liekas. Redz, kā es trāpīju? Jā. Vecāko un jaunāko. Jā, un viņā ir šī drum and bass stilistika ļoti dzirdama instrumentālajā pavadījumā, jo, kā jūs minēju, es klausos visu kaut ko, un šis arī atspoguļojās manis ražotajos skaņdarbos, un bija tāda noskaņa, un dziesma tāpa ļoti ātri. Es viņu pati producēju, es arī nodarbojos ar produkšanu,
un uztaisīju pamatu instrumentālo, un tajā pašā dienā arī uzrakstīju pirmo pantu. Otro gan nē. Pirmo pantu ar piedziedājumu, un man ļoti, ļoti iepatikās, un es kaut kā tajā biju tajā zonā iekšā, kā saka, un pazudu tajā visā. Uz hypa viļņa viss aizgāja tālāk. Viss aizgāja vienkārši, un līdz ar to nākamajās dienās es arī pabeidzu to dziesmu, un tad jau, protams, paiet tur mēneši, kad tu vispār atceries, ka viņi eksistē, jo tajā brīdī man nebija tās man uzreiz jāizdod, un tad tur kaut kāds mazās lietiņas tur piedod klātai dziesmai, un tad atkal jau pēdējais ir miks un masters, un uztaisījām arī videoklipu. Vismazākais budžets pasaulē, man liekas, šim videoklipam aizgāja, kas ir, man liekas, arī fantastiski, jo, man liekas, klips ir ļoti forši sanācis. Uztaisījām klipu, kur es pārģēbos par kaķi. Tā doma bija, ka kaķis ir apsēsts ar zivi. Un viņš visu to videoklipu laiku meklē, kur ir zivs, kur var dabūt zivi. Jo tāpēc, ka dziesma Between Us ir par to, ka tu esi bišķiņ apsēsts ar otru personu, un tu visu laiku meklē. Visu laiku ķer. Nezinu, kā saķert, un vispār vajag noķert beigās. Un tu aizmirst par sevi tajā visā. Un, jā, man liekas, tā ideja ir ritīgi forša, un tad es staigāju par Rīgas centru, un es kaut kur pa molu, arī tie pašos vecāķos, Mangaisalā drīzāk jau ar kaķu kostīmu, un ķēru zivi tur, un varam apstīties YouTube, Krisī, Between Us, kā tas izskatās. Man filmēja mani menedžere, Karolīna Arente, un sveiciens viņai. Sveiciens Karolīnai, un Karīnai arī viņas divas manas labās rokas no Doors Management, un jā, es domāju, lai skan Krisī Between Us. Tu ar mazu kriksīti pieminēji par to, ka tu dari visu. Varbūt pirms beidzam sarunu un klausamies tavu dziesmu. Mazu iedvesmas avotu iedod jaunajiem mūziķiem vai jaunajām mūziķiem, dziedātājiem vai varbūt kādam, kam ir ideja par savām melodijām. Kas ir tas mazais vai lielais tas setups, kas tev ir, vai tev ir mājas studija, vai kas ir tas, ar ko tu vispār vari iesākt, un varbūt praktisks padoms, kas ir tās programmas, ko tu lieto. Tādu bāzīti iedot, varbūt, lai kāds jaunais mūziķis, kam tagad ir, 15, 16, lai viņš nebaidās un ķeras pie lietas. Tas ir foršs jautājums. Pirmām kārtām droši var man uzrakstīt, ja ir kādi jautājumi par studijas iekārtām vai vienkārši kaut kas saistībā ar mūziku, droši uzrakst man Krisī Swishi Instagramā. Es sāku ļoti primitīvi. Es paņēmu savu telefonu, voice ierakstu, balsi ieraksta programmu, un es pievienoju tajā telefonā austiņas, un otrs austiņas man bija iekšā datorā. Un es nemācēju vispār neko, bet vienkārši man bija tas gribas spēks kaut ko izdarīt, kaut ko izveidot. Un sanāk, es ierakstīju caur telefonu un austiņām, kas ir ieliktas telefonā, savu vokālu, bet otrās austiņās man skanēja pavadījums. Un tā es pirmo reizi ierakstīju savu pirmo dziesmu, kas ir vienkārši absurds. Tas tāpat strādā, bet, protams, studijas aprīkojums... Stupid if it works, exactly. Tas nav muļķīgi. Tas ir, ja tas strādā, tad tas strādā. Bet man mājās ir pašai savu mazā studija. Man ir mikrofons, kas arī ir diezgan budžetīgs, tāds viņam, man liekas, ap 200 eiro tas bija. Tad ir, protams, ir vajadzīga skaņas karte, kur tu pievieno mikrofonu, pieslēgt tumbiņu. Jā, tumbiņus, un tas ir tumbiņus, mikrofons un skaņas karte, un tas ir pilnīgi viss. Kuram nav laptops skolas lietām. Jā, protams, bez laptopa tomēr nevarēs vajag datoras aizmirst par tādu būtisku lietu. Tad jau var tālāk jau skatīties, pirkt kaut kādas ekstras. Tur man ir MIDI klaviatūra, kuras arī iespēlēju kaut kādus pavadījumus instrumentālim. Bet ja visu šo piemēram, negribās pirkt vai tam līdzīgi, ir jau producenti, kas labprāt, es domāju, uzņem arī jaunos mūziķus. Uz mazajām sesijām, uz stundu. Jā, tāpēc... Ja tur jau arī īstenībā tu uzaicini, kā palīdz tam jaunajam realizēt viņa sapni, un tur satiecies varbūt kopīgs kaut kas vai kāda ideja. Tur jaunais pamet tevi ideju, un otrādāk
viens tehniski palīdz, un tas viss skaisti saliekās kopā. Es domāju, vienkārši ir jāmēģina. Un nevajag baidīties. Droši, ja tu atrodi kādu, kas ir Instagramā vai sociālos tīklos, kas taisa mūziku un kuram ir šī pieredze, tu to redzi. Kāpēc neuzrakstīt? Kas ir sliktākais, kas notiks? Tev neatbildēs. Ja tev neatbildēs, kas? No tā tu arī tu mācies pieņemt to, ka tas ir ok, ka cilvēki dažreiz neatbild. Tu jau vari atkal iet un mēģināt vēl rakstīt. Tāpēc mans ieteikums būtu nebaidīties un mēģināt. Galvenais ir piedalīties un mēģināt. Skaisti. Ar šādiem iedvesmas vārdiem mēs noslēdzam šo sarunu. Krisī, lai tev veicas Supernovā, lai tev veicas šajā nākamajā un gaidīsim tad jau mūziku no tevis valsts valodā. Superīgi. Paldies. Lai skan tagad. Betvinas. Jā. Čau. No matter how hard I try not to buy your lies, I end up where I was waiting for you.